Sveiciens visiem Miķeļdienā. Ir 29. septembris. Pēdējās dienas iesākās ar diezgan augstu laiku, vēju un lietu. Un šodien ir tā diena, kad ir jānovāc raža palikusī no mazā dārziņa. Un domāju, apskatīsimies, kā mums izskatās šobrīd rudens sākumā. Tātad šis ir mūsu mazais dārziņš. Šogad arī viņš bija vienīgais, otrajā dārzā bija tikai kartupeļi un ķiploki. Tie ir ķiploki novākti, kartupeļi vēl nav novākti. Tie būs jānovāc vēl. Nu, un tāds plāns šodien ir visu novākt, kā jau ražas vākšanas dienā šodien. Un te vēl ir palikusi mums kukurūza ar pupiņām. Un arī te bija gurķi iekšā. Droši vien kāds vēl ir palicis. Kukurūza, pupiņas un gurķi mums viss auga kopā šeit kā siena tāda, jo te mums sanāk dienvidu puse, un tur visu laiku saule spīdēja, un te tāds aizvējiņš mums sanāca no dienvidiem. Tad te vēl ir pupiņas, 3 veidu pupiņas, tātad viena, otrā, trešā. Te bija interesants moments viens, te mums tomātiņi iesējušies ir paši šie dzeltenie. No šitajiem būs jāievāc sēklas un nākamgad jāiesēja. Jo tomāti mums šeit ļoti slikti aug, kā jau vidzemes augstienē. Ārā viņi labi neaug, un mēs meklējam kādu šķirni, kas būtu izturīga šai klimatā. Tad vēl te puķītes ir un fizāļi aug. Ceram, ka paspēsim kādu arī novākt vēl. Cerams, ka būs kaut kas, bet viņi laikam jāatstāj būs vēl. Un tā, zemnes šogad bija normāla raža, nekas īpaši tās nebija. Nu, te mums ir jaunā zemeņu šķirne, kas būs nākošgad. Iestādījām te piparmētras 2 veidu un puķītes un puravu sēklas mēs vakar ievācām, jo purava bija no pagājušā gada mums palikuši. Un pārcieta to kailsalu, kāds bija iepriekšējā ziemā. -28 grādi, un šogad viņiem bija sēklas, mēs visas novācām. Redz, vēl kātiņi palikuši. Vakardien tieši novācām viņas, nepaspēju iefilmēt. Te viņi bija. Un tā, te mums ir eksperimentālais eksotisku augu dārs bija. Bija pistācijas un te vīģes auga. Un vīģes izauga un pistācijas nē. Nav vēl ražojušas. Viņas es aptinu ar plēvitānu. Tādas viņas izskatās vēl maziņas, bet, protams, ka viņas neapsaktas šeit neizaugs. Tam mums ir, var teikt, ka nevis 5. zona klimatiskā, bet 4. Pēc temperatūras skatoties un pēc saliem. Tā, ka te vēl vīģītes būs, te domāju, uztaisīt siltinīs tādu vienkārši 3-stūrainu, lai pa ziemu viņām siltāk ir un lai viņas nākošgad arī uzražotu. Vēl sagatavot sienas nākošajam gadam. Šogad mēs viņu, tā kā novāksim ražu, tad vēlsim uz lauka virsū. Un te vēl ir palikums arī, pārpalikums no sienruļa, kas nav iztērēts. Tā kā viss ir jānovāc un jāuzrullē virsū sienas būs. Tāds ir šīs dienas plāns. Tā, ka skatīsimies, kā izdoties. Jā, un tie tomātiņi tiešām bija pārsteigums mums, jo mēs jau domājam, ka visi aizgājuši bojā. Jo pārējie, kas uz lauka bija, viņi ar miglām uzreiz sabojājās un nebija īsti nogatavojušies. Bija laikam tikai 2 vai 3 šogad šeit. Nu un reku vēl tie, kas te vēl ziedos ir, ja būs silti, tad Ziemassvētkiem viņi būs, kā mēs smējamies. Tikai arī sāk augt tādi maziņi. Jā, un gurķīši vēl tā aug. Tie jau sēklās aizgājuši. Varbūt ir kaut kur vēl kāds palicis. Baigi interesanti iestādi gurķus kopā ar pupām un kukurūzu. Tā bija tā, ka mēs šajā vietā meklējām arī gurķus, un viņi arī bija šeit. Skatāmies kaut kur hopu gurķīti, tad paņem vienkārši. Un tā viņi izauguši bija, saudzes viss kopā bija. Un baigi foršā siena bija, un tas viņa aizturēja vēju no ziemeļiem. Un uzķēra saulīti forši, un tāds aizvējiņš bija forša vietiņa. Un te pupiņas vēl palikušas, arī vēl ziedoris. Dažas ir vācamas. Te no sausas.
Tā ka baigi interesanti šogad ir tāds gads, kā jau visiem, kad daudz kas vēl ir nogatavojies, daudz kas vēl gribētu gatavoties, bet nepaspēs. Kukurūza šogad izauga, bet pagājušajā gadā gan neizauga mums viņa. Un te pupiņas 3-metrīgas augstumā. Jā, ka šogad tāds mazais dārziņš, nākamgad jau domājams, ka būs lielāka platība, jau varbūt arī kādu siltumnīcu uztaisīsim atsevišķi. Labi, lai jums visiem jauka Miķeļdiena, daudz ražas un lai forši visiem!